ir tāda sajūta īstenībā, ka pirmajā filmā tu kaut ko meklē, vai ne? Un arī šis tēls meklē atvērts jautājums, ko tieši meklē. Un tad šķiet, ka viņš ir nostaigājis to garo ceļu un nonācis citā lokācijā, kaut kā reinkarnējies par kaķi un beidzot kaut ko arī atradis. Nu jā, filmā projām bija tēls, kurš ir uz vientuļas salas, un jā, viņš cenšas nokļūt atpakaļ mājās vai sastapt cilvēkus vai atrast saikni ar cilvēkiem, kas arī man bija tāda iecere ar to filmu satikt cilvēkus, un tā arī par laimi notika, ka filma tika uzņemta festivālos, un man bija iespēja ceļot un satikt cilvēkus. Un tad, jā, filma Straumi ir, varbūt nav tieši turpinājums, bet tīri tematikas ziņā ir turpinājums šīm idejām, kur ja filma projām beidzās tieši pirms šī saikne tika atrasta, un tad šī nākošā filma sākas varbūt uzreiz pēc tam. Kad ir jau kad ir satikti šie cilvēki, bet uzreiz mēs ar viņiem vēl nespējam sadzīvot, un tad ir tas process, kā sadzīvot tieši ar cilvēkiem. Man skatoties abas filmas, īstenībā radās tāda sajūta, kas laikam ir saprotama, jo tas ir tavs rokraksts, ka tā ir kaut kāda viena pasaule, ka ir kaut kādi vieni pasaules būvēšanas principi, pie kuriem tu pieturies. Varbūt varētu mēģināt aprakstīt šo pasauli, vai arī tas ir balstīts kaut kādās reālās vietās, kur tu esi bijis, nezinu, sapņos. Tā nav viena konkrēta vieta, kuras mēģinu parādīt. Tur ir dažādas ietekmes un iedvesmas avoti. Jā, es nebūvēju tādu detalizētu kaut kādu backstory tam visam, kur man ir izdomāti visi šīs pasaules likumi un vēsturi. Es visu daru otrādāk, sākot ar emociju, ar konkrētu. Man tā kā filmā nav dialoga, man jāizmanto citi līdzekļi, lai parādītu tēlu pārdzīvojumu un viņa domas, un tad tā vide ir viens no tiem līdzekļiem, un tad es būvēju pasauli, domājot, kā tā palīdzēs man nokomunicēt tēlu pārdomas, un pēc tam es tikai domāju tam loģiku, vai kā tas tur varētu būt gadījies, un kā viens piemērs ir filmas sākumā ir filmā Straumi mēs redzam statujas ar kaķiem, kaķu statujas. Un scenārijā tās pat nebija kaķu statujas, tur bija viena cilvēka statuja, kur vēlāk tika nomainīta jau veidojot animatiku, kas ir tāda filmu skice. Un šīs statujas es nolēmu ielikt tīri domājot par to, kā parādīt laika ritējumu, kad plūdi tuvojās un kaķis uztraucās, un tad šis attēls, kad gan kaķis slīkst, gan statujas slīkst, bija kaut kas tāds, manuprāt, emocijas izraisošs, un pēc tam es tikai sāku domāt, kā tās statujas tur būtu gadījušās, un tad es liku kaut kādus pavedienus, ka tur iespējams netālu ir dzīvojis kāds tēlnieks, kas ir bijis apsēsts ar kaķiem, vai varbūt ar šo pašu kaķi, varbūt ar citiem kaķiem, un tad tur tā loģika tam visam rodās, bet un tad katrā ainā es domāju, kas šajā ainā būtu vajadzīgs. Man nav tā kā viss kopskats izdomāts, un man liekas, animācijā tā ir viena no, tas, kas animācijā ir tā spēcīgā puse, kad var visu veidot pats, un visam ir kaut kāds pamatojums. Un mēs varam izveidot tieši tādu pasauli, kāda tā ir vajadzīga. Neesam ierobežoti ar reālo vidi. Bet nav tā, ka es tā neesmu apzināti domājis,
ka šie būtu abi stāsti vienā vidē. Drīzāk vienkārši ir tas mans rokraksts, kas varbūt kaut kas ir līdzīgs dažādos darbos. Mēs šodien runājam būtībā filmas Straumi Nacionālās pirmizrādes priekšvakarā. Un es gribēju tev pavaicāt, kādas ir sajūtas. Vai tev ir kaut kā pašam svarīgi, ka šis te kaķis ir beidzot nonācis atpakaļ proverbiālajās mājās, vai arī tu jau esi noguris no visām tām pirmizrādēm, kas ir bijušas pasaulē, un šis liekas vienkārši kā tāds, vēl viens pakāpiens vēl ilgā ceļā? Nē, ir noteikti šis īpašs notikums. Jo šajā pasākumā būs arī liela daļa komandas un ģimene un draugi, kas daudz arī vēl nav filmu redzējuši. Un tas ir ļoti svarīgi, ka filmu arī redz, jo filmu es veidoju pats sev. Tas stāsts par mani, bet man ir svarīgi, lai tomēr cilvēki arī redz filmu un lai redz tā, kā tā ir paredzēta. Kā tas ir paredzēts to redzēt uz lielā ekrāna ar labu skaņu un attēlu. Tāpēc man ir svarīgs tieši šis notikums. Ir nogurums no ceļošanas, bet es filmas pabeidzu senāk ik pa 5 gadiem, tad atkal pa to laiku es paspēju noilgoties pēc tās ceļošanas un sakrāju to enerģiju. Tā kā tas ir intensīvi, bet es biju diezgan noguris no tās filmas veidošanas, tāpēc man ir vēl pagaidām prieks to visu darīt un ir prieks arī satikt skatītājus, jo, man liekas, tas ir svarīgi, kad filma, tā komunālā pieredze, kad tu skaties filmu kopā ar citiem cilvēkiem, ir svarīgi, ka tas nav, ka vienkārši mājās kaut kur straumēšanas platformā kāds viņu redz. Kas arī būs un ir svarīgi, bet mums bija svarīgi, ka tiešām ir iespēja kinoteātros redzēt. Un arī tāpēc Latvijā visur būs filma. Un vispār animāciju grūti pabeigt, kad spēļu filmu filmējot, viņi pabeidz filmēt un ir tāds noslēgums vismaz. Bet animācijas laiku var turpināt, un tā pirmizrāde ir svarīga, lai tā kā pieliktu punktu. Man liekas, ka Latvijas skatītājiem būs kaut kāda īpaša saikne, varbūt tas ir egoistiski no manas puses vai kaut kā tā mazliet tās liekulīgi, jo šķiet, ka tur ir iejausts kaut kas tāds ļoti latvisks, tās ainavas, varbūt tā ir projekcija, bet pilnīgi redzu kaut kur vidzemē, ka es esmu šito kaut kur redzējis, kaut kā viņi saplūst tās divas matricas, Latvijas realitātes matrica un tavas filmas pasaules matrica. Jā, varbūt atsevišķās vietās vairāk kā citās filmā ir kaut kas no Latvijas, citur arī ir kaut kas tāds neparastāks, bet varbūt tā, tomēr varbūt tā latvieša neatkarīgā daba varbūt ir kaut kas tuvāks kaķim, ka grib darīt pa savam, vai tomēr tādu introvertāki ir latvieši nekā citur. Varbūt tas uzrunās, bet atkal filma ir diezgan tāda universāla, ka viņi tomēr ir uzrunājusi skatītājus arī visā pasaulē. Es domāju, Latvijai būs interesanti, vai tas ir nozīmīgi, ka tā laikam sanāk, ka jāsagaida, kad ārzemēs viņu atzīst, un tad arī mums tas ir svarīgi. Filmā ir mūsu galvenais varonis, kas ir kaķis, un viņš savā ceļā satiek dažādus vēl citus dzīvnieku draugus. Es tev gribēju paprasīt, kāpēc tieši šī te selekcija. Kaķis un suns tā kā būtu skaidrs, ja tie vēl varētu būt kaut kādi mājdzīvnieki, bet tad tā pārējais ansamblis ar dzīvniekiem ir šķiet ir ļoti tāds izmeklēts. Kāpēc tieši, teiksim, kapibara, lemuris? Viss sākās ar kaķi, jo vispār šī filma sākās
pirms 11 gadiem, kad es veidoju īsfilmu arī par kaķi, kuram ir bail no ūdens. Un tajā brīdī man bija tāds kaķis līdzīgs. Jo tas ir stāsts, kas nav jāpaskaidro. Nav jāpaskaidro, kāpēc kaķim ir bail no ūdens. Tas ir pašsaprotam, manuprāt. Un tad pārējie tēli tika izvēlēti ar domu, gan kā viņi izaicina kaķa uzskatus un veido konfliktu savstarpējo, kas ir stāstam vajadzīgs, lai būtu virzība vai lai būtu dinamika. Un arī domājot, kā viņi iedarās šajā tēmā, kas ir vēlme iedarēties vai tikt pieņemtam. Un tad kaķis ir neatkarīgs un ceļojuma laikā viņš iemācās sadarboties un pieņemt citus, bet suns tika izvēlēts arī tāpēc, ka man ir bijuši 2 šādi suņi, bet arī tāpēc, ka, lai būtu kaut kāds pretnosacījums šim kaķa ceļojumam, ka kaķis iemācās sadarboties, bet suns atkal iemācās kļūt patstāvīgāks. Jo sākumā suns visu laiku sagaida kādu, kas tam pateiks, ko darīt un kā rīkoties. Un man bija svarīgi, ka parādīt, ka tā patiesība ir kaut kur pa vidu, ka ir jābūt gan patstāvīgam, gan jāmāk sadzīvot ar citiem un sadarboties. Un arī pārējie tēli, lai gan tas uzreiz nav skaidrs, kāpēc viņi tā rīkojas, bet es domāju, ar laiku skatītājs sapratīs, ka arī lemūrs un putns un citi tēli grib, lai viņus pieņem, vai lai viņi meklē savu grupu vai savus biedrus. Tad katrs bija svarīgi, lai katram šim tēlam ir arī savs stāsts un lai viņiem ir savi trūkumi un vēlmes, bet atkal viņi, tomēr kaķis šajā stāstā galvenais, un tad kaut kā to visu sabalansēt bija diezgan sarežģīti. Tas ir tā no sižeta puses, bet arī tīri vizuāli bija svarīgi, lai katrs ir diezgan atšķirīgs, lai silueti ir nolasāmi un skaņas ir atšķirīgas, balsis vienīgais varonis, kurš, var teikt, stāsta laikā nemainās, ir kapibara, kurš ir tāds mierīgais pacifists. Bet viņam arī viss izdodas. Viņam ir brīnišķīgs varoņu ceļojums. Viņš vienkārši ir. Viņš ir lielisks no sākuma līdz beigām. Tas ir tāds skolotājs citiem tēliem, kurš jau no sākuma zina, ko vajag un kā vajag. Kapibara tika izvēlēts, jo esmu redzējis dažādus attēlus ar kapibarām, kur viņi, piemēram, guļ blakus dažādiem plēsējiem un viņi māk sadzīvot. Un likās būtu interesanti, ka tie pārējie tēli uz laiku kašķējās, bet tas kapibara ir tāds, kas kaut kā, ar kuru visiem veidojas kaut kāda saikne. Es domāju, kā viņi kaut kā varbūt paspilgtināt vai radīt kaut kādas sižeta pavērsiens, bet sapratu, ka tomēr daudz interesantāk, ka viņš arī paliek tāds, kā viņš ir. Ir viens moments filmā, par kuru es nevaru beigt domāt īstenībā kopš es noskatījos straumi, un kur es tomēr gribētu iet tajā nepārāk gaumīgajā teritorijā un varbūt lūgt tev mazliet tās vairāk atklāt šo te epizodi. Un tā, protams, ir putna uzlaišanos debesīs. Tas ir tāds kā brīnums faktiski pasaulē, kur ir piemeklējuši bībeliskā apmēra plūdi. Un es gribēju prasīt, filmā, kas visādi citādi tiešām iet uz šo te naturālisma pusi, kāpēc tev bija svarīgi ielikt šo te brīnuma momentu? Mans process, kā strādāju, ir tāds, ka es veidoju mūziku ļoti agri.
jau brīdī, kad rakstu scenāriju. Un bieži mūzika arī palīdz raisa domas un palīdz saprast virzienu, kurā doties. Un šī konkrētā aina bija viens no tiem piemēriem, kur mūzika veda tajā virzienā. Jo es zināju, ka mums ir svarīgi, lai ir mērķis kaķim un arī citiem tēliem, uz kuru viņi tiecās. Un tad es zināju, ka būs tādi lieli torņi, kliņšu torņi. Tas bija svarīgi, lai nav sajūta, ka viņi ir kaut kur apmaldījušies un vienkārši maldās kaut kādā nekurienē, lai visu laiku ir kaut kādā kustība. Bet es nevarēju, es zināju, ka viņi turien dosies, bet es ilgi nevarēju izdomāt, kas tur augšā notiks. Un tad mūzika palīdzēja kaut kā rast idejas. Un, es negribu atklāt arī, kas tur notiek cilvēkiem, kas filmu nav redzējuši, bet kaķis ir tāds tēls, kurš visu laiku bēg prom no problēmām, ka viņš ir kāpis, visu laiku kāpj kaut kur augšu un gaida, kad problēmas atrisināsies. Kad iepriekš viņš kāpj savā mājā un tad kāpj augšu pa laivas mastu. Un tad tie torņi ir tāds visaugstākais punkts, kur aizbēgt no problēmām. Bet tur atkal ir tāds, problēmas nav, bet tur arī nekas cits nav. Tur ir tāds tukšums. Un tad, tad tur notiek kaut kas negaidīts. Un bija svarīgi, lai tas kaķis saprot, ka te nevar palikt mūžīgi, ka tomēr tas nav risinājums problēmām, ka vienkārši ir jāstājās pretīm savām bailēm vai jāizkāp no komforta zonas un jādodas atpakaļ lejup. Bet man patīk, tur nav tāds konkrēts loģisks pamatojums, bet man liekas, ja ir emocionālā loģika ir svarīgāka par kaut kādu konkrēto loģiku, un tad es parasti ar to sāku, un kaut kā tā mūzika, kas man veicināja domāt par tādu, es pat nevaru pateikt, vai šī mūzika ir kaut kas tāds pozitīvs vai negatīvs, vai bēdīgs, vai triumfāls, kaut kas tur ir visas šīs emocijas. Par ko tu domā, veidojot šo mūziku? Par scenāriju, par konkrētām ainām vai par konkrētām emocijām? Kas ir tas prompts rakstīšana? Tas ir tāds, es nedomāju par neko konkrētu. Bieži tā ir kaut kāda tehnika, kas raisa idejas, kad es izlasu, kad ir kāds paņēmiens, kā radīt ritmu. Un tad šis ritms man raisa idejas, un tad es kaut kādus vēl tur piemājuši citus elementus, un tad ir pilnīgi kaut kas negaidīts. Es agrāk, kad gleznoju, es arī eksperimentēju, kad vienkārši lieku kaut kādus digitāli gleznojot, lieku neskaitāmus triepienus, un tad kaut kā tur vienkārši abstrakti laukumi, un ar laiku es tur ieraugu kaut kādu siluetu. Un tad, kad ir apmēram kaut kāds virziens ir noķerts, tad es nolēmu fokusēties uz to. Un kaut kā tā ideja tur atrodas pati. Un tas ir tāds lēns process, jo tas, man liekas, to var atļauties, ja tu to dari pats sev. Ja tev kāds pasūta darbu, komponistam, tev ir ātri jāizdara konkrētā ideja. Bet tā kā man nebija tāds konkrēts deadlines un man ir daudz laika, tad es varu atļauties eksperimentēt. Ja tu tai filmveidei pieeji kā tādas emocionālas ainavas būvēšanai, tad īstenībā šķiet arī loģiski, ka tie vienkārši ir tādi klucīši, ar kuriem pēc tam var spēlēties. Jā, un arī veidojot sižetu, tas tomēr ir tāds meklējums, kad
man ir svarīgi, lai es beigās tā kā saprotu, pa ko ir filma, bet nu, man liekas, teiksim, scenāristiem iesaka rakstīt par pieredzēm, kas ir piedzīvotas, jo tad tas būs kaut kas autentisks. Bet tas ir viens paņēmiens, bet es arī mēģinu rakstīt par kaut ko, ko es vēl nezinu, bet ko es gribu izprast. Un tad šis radošais process ir man iespēja saprast šo tēmu. Un arī tāpat mūzikā. Es nezinu, kas beigās sanāks, bet kaut kā procesā es to saprotu. Un tas arī man, par sižetu runājot, tas bija tā kā mans veids, kā piespiest sev sadarboties, jo tas man nesanāk tā dabīgi. Mans instinkts ir darīt visu pašam, bet es nolēmu tā kā veidot šādu stāstu, un tad man nebūtu tā kā iespēja atrunāties. Ja stāsts ir tāds, tad man tas ir arī jāveido ar komandu. Mēs jau no sākuma ļoti cerējām filmu sūtīt uz Kanām. Un ja ne Kanām, tad uzreiz pēc tam ir Annecy. Tāpēc tas deadlines jau bija noteikts jau ļoti agri. Bet, protams, kad veidot filmu, rodās visādi jauni, negaidīti pavērsieni. Un tad šis tas kavējās, bet deadlines ir. Un tad, kad uzzinājām, ka filma ir Kanās, tas bija tāds ļoti priecīgas ziņas, bet arī ļoti stresaini, jo bija atlicis mēnesis, lai filmu pabeigtu, un tik daudz vēl nebija pabeigts. Un tas bija tik intensīvi beigās ar negulētām naktīm. Bet tas arī laikam ir svarīgi, ka tomēr ir tāds galapunkts. Jo, es domāju, ja nebūtu Kannas, tas varētu vēl gadu vienkārši turpināt. Jo animācija nekad nav gatava, viņi vienmēr var kaut kā uzlabot. Tāpēc tas droši vien ir labi, ka ir tāds deadlines. Tas ir svarīgi ierobežojumi animācijā vispār, ka, man liekas, radoši, ka jebko rakstot ir grūti kaut ko sākt, kad ir balta lapa priekšā, kad nebeidzamas iespējas. Un dažreiz vajag kaut kādu rāmi. Un arī animācijā mums ir ierobežojumi, kas ir, teiksim, mums nav dialogi, mums ir ierobežota vide, kur visi notikumi risinās. Un tad gan deadline, gan citi ierobežojumi, man liekas, nāk par labu. Tieši runājot īstenībā par šo te vidi, šķiet šī te uzbūvētā 3D pasaule, vai ne? Tā kā no vienas puses atraisa rokas, un no otras puses arī varbūt atraisa viņas pārāk plaši, jo kaut kā ir jāizdomā, kā tas tēls apdzīvos visu šo te uzbūvēto vidi, kas ir tāda telpiska, vai ne? Nevis 2D. Varbūt tu vari pastāstīt mazliet vairāk par to, ko nozīmē režisēt šādu te pasauli, jo filmā ir jūtams, ka ir subjektīva kamera arī dzen. Ir brīži, kuros tu ļauj skatītājiem mazliet tās vairāk plūst vienkārši vidē. Ir brīži, kurā mēs esam tuvu klāt kaķim vai citiem varoņiem. Ko vispārībā nozīmē šādā te vidē, kur pilnīgi katrs elements ir kontrolējams, gaisma, tekstūras, plašums, nostādītā lēca, vai ne? Pilnīgi viss. Kā ir iespējams atrast kaut kādu, vīziju par to, kā tad tieši mums, kā skatītājiem, kā šai te virtuālajai kamerai ceļot pa šo pasauli? Tas ir, protams, plus animācijā, ka visu var kontrolēt un veidot, ko grib, bet atkal mīnus ir, ka viss ir pašam jāizdara, un tu nevar aiziet uz gatavu lokāciju un vienkārši sākt filmēt, ka viss ir jāizveido, pat arī kaut kādas sīki rekvizīti. Tas ir daudz darbs, bet režisors
jā, nu, man liekas, ka principi ir tie paši, kad ir, kas ir spēlfilmās. Kad, tā kā šajā gadījumā mums nav dialogi, tad to caurumu, ko atstāja dialogu trūkums, ir jāizpild ar citiem līdzekļiem. Un viens no galvenajiem līdzekļiem, izteiksmes līdzekļiem, kurus izmantoja, ir kamera. Un kamera ir, jā, kā tu minēji, ir brīžiem subjektīva, ka mēs tiešām jūtamies kā kaķis un esam kaķim tuvu. Brīžiem kamera ir objektīva, ka mēs kaut kur nedaudz esam attālināti un redzam visus tēlus reizē un redzam, cik banāli ir tas, ka viņi kašķējās un vienā kadrā mēs redzam visus un tad skatītājs var pats izlemt, uz ko skatīties. Var teikt, veidot montāžu savā prātā. Un brīžiem ir kamera gan kā kaut kāds vēl trešais skatu punkts, kas ir tēls pats pa sevi, kurš jūt emocijas un ir ietekmējās no vides elementiem, no vēja vai no plūdiem un brīžiem nespēja noķert kadru īstajā momentā. Un šie 3 skatu punkti brīžiem saplūst viens otrā. Tas viss notiek viena kadra laikā, bez montāžas. Varbūt sākumā kadrs ir plašs, un tad pakāpeniski kamera pietuvojas tēlam, vai atkal tēls pietuvojas kamerai. Un šis objektīvais skatu punkts pārtop par kaut ko subjektīvu. Un tas viss ir apzināti, un viss ir kaut kādā veidā, gan domājot par idejām, bet arī par emocijām. Un, jā, es domāju, ja man būtu, teiksim, ļoti spēcīgs aktieris, tad varbūt es kameru tik ļoti nekustinātu un būtu ļautu šim aktierim visu uzmanību. Bet atkal šajā gadījumā es, man liekas, varu būt nedaudz ekspresīvāks ar kameru, ar krāsām un gaismu. Un, man liekas, animācijā to vēl vairāk tā kā pieņem. Nu, gluži tā, ka pilnīgi bez aktieriem šī filma ir arī, laikam, ne līdz galam varētu teikt, jo atkal jau tas naturālistiskais uzstādījums paģēra to, ka nu, tie tēli, viņi ir balstīti tomēr realitātē. Tad pastāsti varbūt mazliet, kā jūs tieši noķērāt tik... Kā ir iespējams uztaisīt tik realistisku, it kā no vienas puses antropomorfisku, tātad cilvēciskotu tēlu, un no otras puses tādu, kam piemīt visas dzīvnieku ķermeņu valodas, arī runātās valodas īpatnības. Jā, nu, par to jau mēs domājam jau no paša sākuma rakstot scenāriju, tomēr, ka šie tēli uzvedās kā dzīvnieki, nevis kā cilvēki dzīvnieku kostīmā. Nu, ir, protams, atsevišķi momenti, kur mums kaut kas ir jāpaspilgtina. Droši vien konkrēts variants ir, ka nu, šie tēli brīžiem stūrē laivu, un tas bija svarīgi, ka tīri no sižeta struktūras, ka viņiem ir ietekme, ka viņi pieņem lēmumus, un caur viņu lēmumiem mēs redzam viņu uzskatus. Tāpēc tas bija svarīgi. Un arī, bet mēs domājam to viņu psiholoģiju jau scenārijā, ka viņi visi domā diezgan instinktīvi, ka viņiem ir kaut kāds pamata instinkts, bailes vai vēlme tikt pieņemtam, kas ir diezgan dzīvnieciski, bet arī cilvēki ar to spēja asociēties. Un tad, protams, animators skatās references katrai sīkākai kustībai. Pat vienkārši ir īsts kadrs, kur kaķis pagriež galvu, tur animatori meklē materiālu tam kā paraugu, bet atkal viņi interpretē šo materiālu, viņi nemēģina to kopēt tīri. Un,
Jā, nu, man liekas, ka tas ir interesanti, ka tieši tēli ir uzvedās kā dzīvnieki, jo tas ir tomēr, man liekas, retāk redzēts. Un man liekas, ka man tik bieži nāk un cilvēki saka, ka viņi tur redz savu kaķi. Un tas ir tāpēc, ka mēs tiešām esam izpētījuši to dzīvo pasauli un skatījušies references. Un arī humors, man liekas, ka tur nav nepieciešams neko pārspēlēt, ka dzīvnieki ir tik interesanti un smieklīgi, ka, ja mēs viņus padarītu cilvēciskākus, tad tas būtu mazāk smieklīgi. Nu jā, man liekas, ka mēs viņus paturam šos zvērus, kā zvērus, tad arī mēs skatītājs vairāk pārdzīvo pa viņiem, jo, nu, man liekas, cilvēki vairāk pārdzīvo par dzīvniekiem nekā par cilvēkiem uz ekrāna. Ka tas ir kaut kas tāds, kam uzreiz jūt līdzi. Un arī skaņa ir liela daļa no šī visa, ka mēs izmantojam dzīvnieku balsis, nevis cilvēku ierunātus kaut kādus tur skaņas. Un katram suņa šķirnē ir īsta viņa skaņa. Un mūsu kaķis ir gan visā filmā tikai viena kaķa balss, jo skaņu dizaineris teica, ka viņš esot mēģinājis, bet nevarot kombinēt dažādas kaķis, jo nu, katram tomēr ir sava personība. Un tad viņš pats ierakstīja savu kaķi, un viņš teica, ka viņš mēģinājis ierakstīt kaķi, bet tiklīdz kā kaķis ierauga mikrofonu, tad viņš vairs neko nesaka. Un tad viņam esot nācies paslēpt mikrofonu savās mājās. Un tad kā mēģināt piemuļķot to kaķi un atraisīt. Krietni arī tāds nocirkulējis citāts no Guillermo del Toro, kurš ir nosaucis straumi par viņuprāt animācijas nākotni. Es gribēju tev pajautāt, kas tavprāt ir animācijas nākotne? Es domāju, ka varbūt nākotne ir, ja es būtu optimists, es teiktu, ka būtu tādas vairāk neatkarīga animācija, salīdzinoši mazbudžeta animācija, kas tomēr spēja atrast plašu auditoriju. Jo nu, ir visu laiku bijusi neatkarīga animācija, un viņi arī ceļo pa festivāliem, bet ir grūti tādu izplatīt un grūti piesaistīt skatītāju. Jo agrāk tā neatkarīga animācija bija gan tikai īsfilmās, kas arī festivālos ir plaši skatītas, bet pēdējā laikā ir aizvien vairāk un vairāk tādas interesantas neatkarīgas filmetrāžas filmas. Un tieši tādā mazākā formātā, man liekas, režisors var vairāk eksperimentēt un stāstīt personīgākus stāstus. Un arī interesantas tehnikas meklēt. Un tāpēc optimistiskākais scenārijs būtu, ka šīs filmas būs iespējams izplatīt. Man liekas, ja tas arī notiek. Bet arī, nezinu, ir arī tās lielās studijas un šķiet, ka tās veido tik daudz sequelus un remakeus un kaut kādā ziņā tur nedaudz ir sajūta, ka viņi ir nedaudz tā kā iesprūduši. Un nav jau tā, ka arī visi šie mākslinieki to vien grib darīt, bet vienkārši tāds ir šī brīža situācija industrijā. Bet es domāju, ka būs kaut kas pa vidu, ka būs gan šīs lielās filmas, ka būs arī neatkarīgās filmas. Un arī tās mazās neatkarīgās filmas ir mēs varam veidot šeit Latvijā un izkonkurēt kaut ko daudz lielāku un būt vienā konkursā ar lielākām filmām. Tādā ziņā, man liekas, ir diezgan gaiša nākotne animācija.